Ko sākam šodienas pārgājienu? Atnāca selfija, Amerika. Te Kopā. mēs tūlīt griežamies nost. Šeit jau cilvēki ar skatās, gribējām samaksāt kaut kā online, bet nesanāca beigās paņēmām maku, ja nāks inspektors, tad ir kā varot arī skaidrītē maksāt. Esam vēl īsti 100 km nogājuši, bet tā jau bija rakstīts, ka būs dubļu taka. Šādi jau esmu dublējis jau. Neko, kaitai. Mēs ejam par kalniem un par lējām. Mēs ejam par kalniem un par lējām. Mēs te ejam, te šitās trepes būs šos kilometru. Tā ir taisnība, ka kilometru būs tās trepes. Tā likās, ka tā tur bija rakstīts kilometru. Tātad esam gājuši kilometru pa trepē. Nu, te tāda turistu sala. Skaistums tai, ne? Bet nu labi, ejam tālāk. Asīkaus šīs takas ir viens no senākajām levadām, kuras ir celtas jau 17. gadsimtā. Šīs ir senākas 17. Bet vai tās ir tieši šī konkrētā? Droši vien jau, ka Tāda izskatās senatnīga diezgan izskatās. Baigi interesanti. Tā mēs te čapojam pa dublīšiem un es ik pa laikam skatoties uz kājām mēdzu ieskriet šitā te kokā kaut kā. Bet labi, šoreiz es tikai nodemonstrēju ar telefonu, kā es ieskrien, bet dažreiz tas ir sāpīgi diezgan ieskriet kokā. Piķi lipu. Ko tad tur fočē, Amerika? Es domāju, ka nākamreiz mēs būsim tādā labākā formā, tad iesim pa šito te Great Route 1, kur uz 85 km no šejienes. Okay. Es jau arī nezinu, vai ir vērts fočēt, bet gribās kaut kā iemūžināt. Wow. Šitādi. Mēs esam mākoni. Kaut kā šādi tur lejā. Kā pirkstu varbūt parāda uzreiz kaut kāds mērogs rodās. Skaisti viņš tur tupa to dzelteno knābīju. Tik skaisti. Tagad te jāiet šitā te, viss ir ūdens tek virsū. Vai, un kas te šeit ir? Vai. Nu, šitā krose te baigi. Vai. Marika jau ir aizgājis, te man jāiet cauri, vai. Tā mēs te ejam. Līdzsvars ir jānāk. Nedaudz. Līdzsvar treniņu skola. Bet tas ir, mēs tikko spriedām baigi forši, kad jau aprakstā bija sarakstīts jau, lai neteikt, ka sabiedēts godīgi apraksts, kad... Ekstrēmi dubļi. Jā, dubļu taka, ekstrēmi dubļi. Nu, tā jau. Var jau arī trāpīt dubļos, bet mēs te ejam pa levadas maliņu. Un tā mēs te ejam. Te var nogāsties. Tādas vietiņas ir daudz. Nu. Mēs ejam par kalniem un par lējām. Nāk viens dusmīgs dansotājs ar rokām kājām piesīstam. Lustīgs vai dusmīgs? Nu, viens dusmīgs, viens lustīgs. Es arī esmu lustīgais. Piesakieties, kuri grib būt dusmīgie. Rakstiet komentāros, kurš ir dusmīgais. Mēs ejam par kalniem. Es jau vairs neatceros, vai es dziedāju dusmīgs vai lustīgs, bet es saku, ir viens dusmīgais, viens lustīgais. Tā ir līkums lielais.
Es pilnēsim lapiņas kā palikt pa strāmu, bet tad es pats iekāpu dubļos, ka es pilnēju lapiņu. Kā 2-3 km/h, es domāju. Kā tu visu vari paiet? Es neķeru te. Te tāds sprungums vēl, man izskatījās. Kas tu esi? Jūs kaut kāds. Pēc kakša? Nu tā, uz 1 sekundi. Kurš šitas te sprunguls? Pievilksim tuvāk. Un lai cilvēki raksta komentāros, pēc kā viņiem izskatās šis sprunguls. Re, pateic, tu tikai slīpos, tas stājas. Tā pasaka. Pasaka? Kurš man ko man pasaka? Kaut ko pasaka. Tā, te mēs ik pa brīdim var pienākt arī šādā vietiņā. Tur tek ūdens, lejā, kritu. Paskatāmies un ejam tālāk. Šitā ir par skaista vietiņa. Tik jau iefilmēt to ir grūti, cik tas viss ir skaisti, bet nu cenšamies. Šitā filma, kā mēs sauksim, būs ļoti gara, es nevaru jāizdomā nosaukums, kā viņu nosaukt. Lai nosaukums būtu tik intriģējoši, lai cilvēki gribētu skatīties. Vai domāt, ka tur kaut kam ir jābūt, tur kaut kas būs. Noteikti tur kaut kas būs. Tur būs šausmu mests priekšā. Ceļš uz daudz punkts. Filmas nosaukums. Kāpēc mēs ejam pa augšu? Nedrīkst pa augšu iet. Vai man dieviņās. Abā. Tu visu laiku var. Jā, tāpēc es saku, vajag filmai nosaukumu izdomāt. Šeit ir atkal tas koks, kurā es varētu ieskriet. Šitā ejot var ieskriet kokā. Kāds ir ieskriet laikā? Mēs runājam par portugāļiem un aizrunājāmies līdz tam, ka portugāļi bija drūmākie jūras braucēji. Es centos iztēloties, kāds ir drūmākais jūras braucējs. Viņš viennozīmīgi ir drūms. Mēram varbūt šādi viņš izstāsta. Drūmais portugāļu jūras braucējs. Lejā gājām. Tagad ejam augšā. Ejam. Takas krustojums. Pa labi vai pa kreisi? Laikam pa kreisi. Ejam. Saulīte sāk spīdēt starp kokiem. Kā var saprast, ka tu ej par lopu taku? To var saprast, ja uz takas ir lopu kaka, tas nozīmē, tā ir lopu taka. Tieši tik vienkārši. Pīsiņš. Jāiet pāri ceļam, bet migla tāda, kad mašīna, reku parādās mašīna, un viņa atkal aizbrauc miglā mašīna. Bet labi, mums ir jāiet šeit iekšā. Ejam ātri. Paspējām, jo tepat jau mašīna brauc atkal. Šits bija traki, vai ne? Tādā miglā. Mašīnas brauc ārā no miglas. Ļoti daudz kuriozi kadri būs palikuši aiz kadra. Smieklīgi patiešām labi. Pīsiņš, cīsiņš, besīts īstenībā ir
Labs. Jau kādu stundu rāpamies tikai augšā. Labi. Tajā maģiskajā mežā, kur viss ir šausmīgi. Šausmonīgi. Bet mēs ejam. Ar drūmām sējām. Mēs ejam. Ar kalniem un padlējām. Ar drūmām sējām. Lai mākonis aiziet. Mēs esam mākonī, dīķis mākonī, te viss ir mākonī, kaut kāds kociņš, arī mākonī. Tur vēl dziļāk mākonī. Es bildēju, kāds izskatās mākonis no iekšpuses. Speciāli panorāmai no Madeiras mākoņainās Madis drūmais. Kāda tev bija ideja? Es negribu. Ka mēs esam Microsoft Cloudā? Varbūt mēs esam Microsoft Cloudā, jā. Labi, ejam, Miglu, ejam. Miglas vērsis, reku. Migla kanās. Mū. Skaisti, jā. Skaisti. Uzmanīgi, Marika. Miglā neredz, var uzskriet virsū. Marika, tu prātīgi. Patiešām, rek, tur tālu un atkal, ja piezūmē. Rek, jau nākošā gulf Miglā. Vai būs tas ir? Jā, tas ir lielais būs. Nē, gulfs tur apakšā, viņai teļš bija ēta vienkārši. Teļš ēta. Bet no tādā mēs te Migliņā esam. Jā, skaistums. Tā ir mūsu šīs dienas balva par mūsu garo gājienu. Viens no maniem galamērķiem mistiskais fanāla mešs. Fanāls mešs. Šie koki ir seni. Jāstais kādu bildi. Vai tikai augšā. Marika. Būs gan. Trakais kalns. Vēl kaut kādi koki kalnā augšā laikam. Vēl tie koki. Koki. Kā viņš ir? Kas? Šeit ir vēl labāk, ne? Skatiņš, es domāju. Jā, es visu laiku gaidu, kad mēs tam mākonim cauri iziesim. Speciāli Latvijas televīzijai Madis no Fanāla. Te ir ļoti tāda mistiska vieta, reku Madis, tas Miglas vīriņš. Tie koki tādi kā no cita gadsimta, no citas pasaules. Tur tā viss vēl jāiet no gāze. Madis vispār tur Miglā izskatās drusku nomaldījies. Vairs nesaprot, kur tā taka. Tā šalkojas noslēpumaini. Ļoti interesanti. Labdien, vai Latvijas televīzija? Jā, No. Latvijas televīzija Fanālā. Ejam pēc ierīcēm. Savādāk, ja jūs redzat, ka te grūti kaut ko redzēt pēc ierīcēm, vajadzētu būt, ka mēs esam, tur mēs esam.
tā. Jau tuvojās noslēguma mūsu pārgājiens. Kad mēs zinām, ka mums ir jāiet tur, mēs arī ejam. Tur tikpat kaut kāda ceļa zīmīte ir. Tikpat parīdēja, bet ja paiet tālāk, tad ir tā, ka Marika man nevar ieraudzīt. Bet tagad vēl jau mēs tuvu ejam, tad var ieraudzīt viens otru. Ejam tur. Tā mēs bijām. Kā teiktu vecotājs, tapiņas galīgi dubļainas. Tā viņš ir, jā. Tā. Nu, jau bija vairākas mašīnas pretī. Šitā mēs braucam, tagad nākošu sagaidu. Te diezgan ir miglainas. Kaut kur mēs te paši gājām pāri, šitā mēs laikam gājām. Te, kur tie koki lieli. Te ir diezgan liela migla. Knapi var kaut ko saprast. Vispār telefonā labāk redz nekā dzīvē. Nu, reku. Nu, un tā mēs te braucam. Un atkal palika zilākas debesis. Un okeāns ir mums priekšā. Un arī grādi jau palika no rīta 5, kad tur augšā izkāpām pie pārgājiena. Un te, jo zemāk braucam, jau 10,5. Te kaut kādā mazā pilsētiņā, ciematiņā iebraucam. Tā te ir cilvēki. Nav daudz. Varbūt visi uz lielpilsētu ir aizbraukuši strādāt. Un šādi ir barčiks. Pastīsimies. Labi, tajā pilsētā piestāsim. Nu, kur ieraudzīsim, tur piestāsim. Es par šito logu gribu nofušēt. Labi. Oi, labi, es beigšu filmēt, baigi garā filmēt. Pēkšņi atbraucām uz okeānu. Citreiz cilvēki tādas bildes nopačē no tuneļa iekšas. Kad tu sanāk tā kā tādā rāmī. No šitās puses drusciņ gaišāks tas tunels Jā, izskatās. kaut kā te gaismas spīd iekšā. Tā, tad mēs ejam pa šitādu tuneli. Gaisma tuneļa galā. Nāšu salasīt reku viens Instagramers, reku jau Instagramam top bildīte, šitā bilde Instagramam top. Tātad skatāmies reku vēl vienu Instagrameru, viņai tur kameras kits, viss ir viņa Instagramā. Jā, paskatāmies, kas tur sanāca. Čik, ir baigi labais, jā, krači, nu. Instagrams te, nu, es saprotu, tā ir taisnība, ka te ir, es mēģināšu atrast vēl kādu Instagrameru. Reku vēl ir Instagrameru, reku ir vēl čik. Reku vēl viena Instagramere. Skatāmies tālāk, kur Instagramers. Reku arī Instagramers. Krači, nu, šeit es saprotu, ka tikai Instagrameri jau, bet man arī jau gandrīz sanāk tā kā Instagrameri viss. Jā, kur vēl kāds Instagramers? Nav Instagramers. Nu, tāda tā Instagram pludmala izskatās. Es saprotu, šis atzīmums zooms vairāk nevāk, tikai 6 zooms. Reku viņam Instagram. Šī Instagram pilsētā reku Instagramīgi žips. Džeki visi, kam ir pikapi. Tā ir šitādas kuzaviņas, bomba, ne tāda. Dēļ kuzaviņu normālām restītēm. Man jau patīk. Labi, tev vajag Instagram pilsētā varbūt kaut kas drusciņ jāuzēt un jālaiž māt. Pietiek Instagramoties. Tīsniņš. 5:05 un mēs vēl neesam mājā. Mēs esam kādā pilsētā? Salā, es nezinu, kā viņi pareizi ir. Jā, tad mēs nolēmām pirms aizbraukt mājās vēl uzēdīsim. Te man ir milzīgi daudz gaļas. Man ir milzīgi daudz friškas. Man vēl būs zupa. Un reku zupiņu nāk tev, Marika. Viss labi, labu apetīti. Mazais tunelītis. Te sāksies atkal lielais tunelis. Jā, pa veco ceļu. Atpakaļ savā pilsētņā no visiem mežiem un mazām pilsētām.
Un ejam nopeldēties uz jūru. Uz okeānu, nevis uz jūru, jā, uz okeāni. Jā, un tas, ko es gribēju vēl pastāstīt, to, kad milzīgā šitā temperatūras atšķirība, ja kalnos mēs augšā bijām, tikko bija 5 grādi, kur staigājām visu dienu uz 7, kā kurā brīdī pakāp zemāk. Te šeit lejā mājas pilsētiņā 18 plus pie jūras. Un spīd saulīt. Ko? Un vēl ir dzīvā mūzika arī zem. Labas dziesmas. Ko, laižam tagad beidzot mājā? Vai uz veikalu? Uz veikalu nopietni. Atkal uz veikalu. Nu labi, nu ja vajag, tad vajag. Labrīt, kauzu putriņi jau galdā gatavoti no vietējām mauzām. Reku šitādas te vislabākās mums teica, un šitas te vislabākais piens. Un šodien mēs agrāk esam piecēlušies, jo gribam pirms gaismas būt tur, kur mēs gribam būt. Tad jau rādīsim, kur mēs būsim. Pīsiņš, čīsiņš. Mēs braucam pretim saulētam. Un katra tuneļa galā ir arī gaiss. Jā, izbraucam no tuneļa. Ai, nākamais tuneļs. Ko esam ieradušies uz vienu skaistu vietu, skaistu taciņu. Pusē 8 jau, lai nebūtu daudz cilvēku, bet redzam jau, cik daudz ir sabraukuši turisti. Varam tikai iedomāties, kas būs vēlāk, jā. Marika, tu esi gatava? Jā. Viss, tad ejam. Aiziet, nočījam. Mierīgi mēs šodien ejam. Tā mēs te ejam, neviena cilvēka. Super. Ai, trāpietīgi kadrā. Nu, nekas, skaisti, jā. Jā, tad pēc tam mēs iesim reku tur. Tur mēs esam ceļā. Tīsiņš. Mēs ejam. Tā mēs ejam. Tā jau grūti uzfilmēt šeit visu, bet te tāda smuka taciņa pa vidu. Marika jau aizgāja. Es nezinu, varbūt es neiešu. Labi, te jau trosītas ir, tad var arī mierīgi aiziet. Kā šādīgi. Tā, mums jātiek vēl augšā tur. Nu, mēs esam virsotnē Ferodo. Speciāli no Ferodo virsotnes. Madis. Marika ir uzrāpušies. Pīsiņš, cīsiņš.
Jo kā gan citādi. Diezgan skaidri un gaiši rakstīts, ka te iet nedrīkst. Marika, tu tur biji? Nu, es uzdrīkstēju. Kāpēc tu pārkāpi šos noteikumus? Tāpēc, ka tur senāk varēja iet. Mēs drusku nokavējām. Jā, no, tādi mēs huligāni, un tāpēc es to, kā aizliegts ir iet, es uzfilmēju tikai beigās, jo savādāk, ja mēs būtu iekrituši tur tajā gravā, tad pēc tam teiktu, reku uzfučē, ka nedrīkst iet un iet. Jā. Paskatieties, cik skaisti varam. Jo kā gan citādi, starp mums būtu radusies varavīksne. Tā viņš ir. Lapiņa. Tā ir lapiņa. Nu, jā. Tur bija tāds dziesmiņā neplūc puķes ielējā. Ja kalnā galu sasniegt grib, tad neplūc puķes. Tur mēs bijām tajā kalna Šitie ir galā. plokši, viņi īstenībā. Un tagad Smaržo. mēs varam plūkt puķes. Nē, viņi smaržo kā flokši. Tie arī ir flokši. Tie ir Madeiras flokši. Man karstīgi. speciāli flokšu ziņām. Cīsiņš, pīsiņš. Nu, tā es līdz šim kārtīgi nesapratu, ko nozīmē crowded. Jā, tā kā šitādās vietās domāju, ka te nav cilvēki nenāk, bet tad apsties, te vienkārši. Bet tas nozīmē šitā, jā, kad ir pilns ar cilvēkiem. Un ļoti labi, ka mēs šodien piecēlām pēc agrāk un bijām te tikai kopā ar kādiem 50 citiem. Nevis, nezinu, cik tūkstošiem 50, labi, pišķidu. Tā, šeit var redzēt skats uz Funšalu, Madeiras galvaspilsētu. Uz paklājiņus vajadzētu nopirkt. Lietuvānijās dienās jau mēs pārsvarā Vingros. Lielais kuģis. Puspilsētas iedzīvotāji dzīvotāji kuģī. Esam pie paša Funšalas centrālā strūklakas. Milzīgi. Tie jau nebūtu mēs, ja mēs neatrastu Āzijas virtuvi bufetes tipu, kur var vienkārši ēdis un gribi un ēdē. Super, malacīts. Nu, ko tu sakrāmēji daudz šī garšīgi? Visāds. Es uz jūras veltēm šodien spiedīšu. Vai ne? Kad būs tā lietainā diena. Mēs lietainā dienā visādas tādas lietas darīsim. Vispār nav... Es pat nezinu, cik mums vajag lietainās dienas, lai mēs jau, ko mēs esam saplānojuši priekš lietainām dienām. Daudz. Bet nenāk tā lietainā diena. Viņi attālinās katru Un dienu. jāiet ir visu laiku kādu kalnos pārgājienā. Man ir nullis, redzat? Man ir nullis. Kaut kur tur var redzēt. Labi, pīsiņš, cīsiņš, pīsčuli, juhu. Tātad par cenām esmu ienākuši ciemu veikalā, reku redzēt kartupeļu, saldie kartupeļi. Svaiga cepta maizīte, nereku bagetīte. Cenas. Pievi dažādi. Cenas. Reku. Sīšu plaukts. Džēmīti neredz, bet reku Valentāins. Litrā 17,99. Vīns 5 litri 7 eiro. Vīns pudelēs, nu dažādās cenās vīns pudelēs. Tie ir rozā vīni, reku vīni. Lasis, reku lasis 15 eiro kilogramā. Normāls cenas. Koliņas ir drusciņi dārgākas. Mazās. Lielās arī laikam dārgākas. Šķidrās ziepes. Šitā eiro 19. Koliņi dažādi. 3 vienā. 3 vienā. 4,70. Kafija šķistošā. Divas dažādas olīveļas. Parastā ir uz akciju, eiro 99. Tas pulveris kapsulas.
4 jā, baterijas. 8,79 un 4 paka 3,99. Tātad, kas vēl? Nu vēl šitādas baterijas. Šitādām baterijām ir šāda cena. Tā ir vistas, nezinu, viedāju, kas varbūt vista, varbūt brīva. 49. Suņu barība 5,99. Laikam gan kaķu barība drusku gārgā. Kaķu barība. Nu, 99 centi likā. Bet ne lāča, €29. 15 Olas 3,34, 12 gabalos. Jā. Nu, ko tās bija speciālās ziņas no veikala par cenām pēc skatītāju pieprasījuma? Nu, kādas šeit ir cenas? Man liekas, normālas cenas. Un ja neko nepērk, nu, tad ritīgi normālas cenas. Vispār, ja neko nepērk, pirmo groziņu nevis, neko nepērk, normālas cenas. Aizmirstu pateikt, ka tas ir tīri tikai par pirmās nepieciešamības precēm. Es tā uztaisīju tādu cenu apskatu. Bet, jā. Marikai varbūt drusciņi dārgāk būs, jo viņa kaut ko nopirkusi ir, bet tā vispār ir normāls cenas. Marika, cenas ir normālas ekspresa intervija? man liekas, ka jā, ļoti normāli. Redz, arī Marika saka, ka cenas normālas. Vēl es aizmirstu piebilst, tas ir mūsu vietējā ciema bodē. Lielajā veikalā es pieļauju, kad cenas ir kaut kādas pievilcīgākas. Un arī šeit būtu pievilcīgākas, lai ja mums būtu lojalitātes karta, bet Latvijas telefona numuru man neizdarās pierakstīt lojalitātes karta. Tā kā tā labi tīk čili.